Tā, puišu meitenes, nu nedaudz pastāstīšu par Zeļenski jums. Par Zeļenski tikko apskal kaut kāds TV nets vai kas, nu, slīdošā lenta internetā parādīja kaut kādu, kad Zeļenskis Amerikā iepazīstina ar Ukrainas uzvaras plānu, tur kaut kādus amerikāņus, tur, kur viņš tur bijis rūpnicā, kaut ko lādiņus vai ko ražo, nezinu. Puišu meitenes, nu ļoti ātrais video, jā. Es brīnos par to Zeļenska, nezinu, naivumu, bet, nu, redziet, mums ir jāsaprot laiku beigās, un tas ir tas laiks, kurā mēs dzīvojam. Bībele apraksta, ka cilvēki, nu, kā lai pasaka Bībele, Dievs arī saka, tie, kas ir svēti, dzīvojuši līdz šim, lai turpina dzīvot svētumā, un, nezinu, tur pavairojas svētumā, kas saka, nu, nezinu, vairāk un vairāk, un Dievs savukārt rāda, ka tie, kas būs dzīvojuši grēkā un grēkos, tie slīdēs vēl vairāk iekšā un vēl dziļāk un dziļāk. Tātad, ja, un kā mēs redzam, šie divi poli, ja, Dievu skatījumā ir divi poli. Un, protams, redzot uz tā Dieva vārda pamata, kas ir teikts, ja, kad mīlestība tur izdzisīs un bezzakoņie, nu tad visā bezzakoņie, kā lai pasaka, bezzakoņie ies plašumā, nu tātad bezdievība, ļaunums un visas šīs lietas, ja, tā jau grēks ir aptumšojis grēcinieku acis, ja, Bībele mums skaidro, ja, kad acis ir ciet, tāpēc nesaredz Dievu, nevar neko, nav nekāda grēka atziņa, apziņa, saprašana, nu viss ir slikti un galīgi slikti no sērijas, ja. Un Zeļenskis taču ir, nu, pēc tautības ebrejs, līdz ar to Dieva izredzētā tauta, bet redziet, kā viņš kā indivīds iet bojā, ja. 2 gadu laikā šeit var pilnīgi redzēt, kā viņš iet bojā. Labi, tur sākās ar viņu zaimošanu, Dieva zaimošanu tajā kvartālā 95, kur viņš kādreiz bija, ja, tiksim, tur varētu gari un plaši runāt par viņa personīgo to pagātni, kāpēc viņš tagad ir, nu, pļauj to, ko ir kādreiz sējis, un tagad pļauj, Dievs tagad viņam liek šo pļauju izbaudīt, kad pagalam ir viņš un viņa valsts, ja, bet tas ir tāds naivums, viņš ir aizbraucis uz Ameriku, ja, kad jau Harkovu bombardē un paši redziet, kas ir atņemts un ko Krievija dara un iet, kā es teicu, suņi rei karavāna iet tālāk, ja? Tad viņš ir aizbraucis savā naivumā, liels pieaudzis cilvēks, un es ilgi domāju, kur tas naivums ir. Jā, grēks un sātans ir aptumšojis Zeļenska acis, ka viņš neko neredz un nesaprot. Un Ukraina iet bojā postā un Ukraina pazudīs un beigsies, ja? Es pēc visa jūtu, redzu, man ir čutene, un es nezinu, kas, kā es visiem saku, pie Vangas jums nav jābrauc, ja? Atnāciet pie manīm uz kanālu un paklausieties, es jums visu pamācīšu partijas politiku, ja? Tā kā, lūk, tā kā Ukrainā viņš aizbraucis ir, es vienkārši esmu izsmieklināti raudāt gribās. Ukraina ir pa galam, viņš aizbraucis ar Ukrainas uzvaras plānu, saprotiet?